Dzīve ir kā maratons, bet par daudz cilvēku skrien aizmirstot, kur ir finiša līnija. Tu esi pārāk aizņemts savā skrējienā, dzenoties pakaļ komfortam, mieram, izaugsmei. Ja tev nav navigācijas sistēma, tad pastāv liela iespēja, ka ieskries strupceļā. Tu jau vari mierīgi pēc bara instinkta sekot pulvim, bet kurš teica, ka viņi skrien pareizajā virzienā? Finiša līnija visiem būs vienāda – nāve. Īstais jautājums ir, ko tu saņemsi balvā? Kas būs tas sausais atlikums, ko spēsi paņemt sev līdzi? Ja visas tavas pulvas ir bijušas uz lietām, kas laika gaitā izgaist, tad kāda no tā ir jēga? Ja iemanto visu pasauli, bet pazaudē savu dvēseli, vai tas ir tā vērts? Mūsu dzīves maratonā mums vajag kļūt vērīgiem un izmantot navigācijas sistēmu, kas patiesībā jebkuram no mums ir pieejama, bet ne visi to grib atzīt. Tāpēc neskrien vienkārši bezmērķīgi, jo kad tu šķērsos finiša līniju, tikai viena lieta noteiks, vai tava balva būs tā vērta. Tev, Bruno, pašam ir kaut kādi sapņi, kaut kādi mērķi, sapņi? Es gribētu mēģināt dzīvot kaut kādās salās. Kaut kādās salās, jā? Kanārī? Salās. Varbūt. Ok. Un, kaut kādi sapņi par kaut kādu darbu vai kaut kāds mērķis, izglītība. Tu zini, ko tu nākotnē gribētu darīt? Visticamāk, es gribētu kļūt par arhitektu. Savējie. Es arī tā gribētu. Sapņi, mērķi dzīvē. Jums ir kādi vispār? Jā, apprecēties un uzbūvēt nelielu mājiņu. Smiltenē gan jau, ka mēs ar Parnisu meklējam arī lētu mazu nelielu mājiņu Taizemē. Savu ģimenes dzīvi gribu atkal. Jā. Bet mērķi kā tādi, kā tev liekas, cilvēkam būtu vajadzīgi? Noteikti. Kāpēc? Jo bez mērķiem tu necenties, un ja tu necenties, tu nekur netiks. Jā. Jums ir ļoti kopīgs mērķis ar daudziem cilvēkiem, ar šīs zemes veidot ģimeni, apprecēties un tā tālāk. Bet jums ir kādi pazīstamie sev ar šitādiem pašiem mērķiem? Varbūt kāds, kurš Valmiers ir, piemēram, Zvaigznes Jānis, viņš mašīnu uzbūvēja, Mustangu pats, un tika žurnālā klubs. Jā. Precējies bērni. Jā, ir tāds teiciens, teiciens šāds tāds, bet parādi man savus draugus, un es parādīšu tavu nākotni. Man viņi visi ir precējušies pozitīvi. Vai ir kaut kāds viens tāds kopīgs mērķis visiem cilvēkiem? Jo es zinu cilvēks, kuri negrib ģimenes, bet tas laikam periodiski uznāk un aiziet. Bet ir tāds posms, kad es negribēju. Es zināju, ka es saļošu uz Norvēģiju. Bet ir tāds viens kopīgs mērķis vispār visiem cilvēkiem. Kā jums šķiet? Ir tāds, kas visiem cilvēkiem būtu svarīgi izdarīt? Jā, es domāju, savas mājas. Uzcelt māju. Nē, kaut vai īpašumu. Vienkārši īpašumu. Savas mājas. Jā, kur tu vari saukt par savām mājām. Jā. Censties dzīvē. Censties dzīvē. Ko censties? Es varu censties ielausties bankā, vai ne? Var censties pelnīt naudu, var censties kaut kur tikt, var censties atrast kādu, vai jebkādīgi censties izmantot. Neslikti. Tad būt labam cilvēkam. Kā tu esi labs cilvēks? Man liekas, ka jā. Un viņi noteikti zina, ka es esmu gana labs. Esat gana labs, jā. Es nevienam nebrauku virsū. Okay, es pat tev Armaņu dārzā pat mēdzu krieviski pat runāt. Man nekāda iebilduma nav pret visādiem aizspriedumiem. Tāda rakstura cilvēks. Labi. Nekādu aizspriedumu tādā Taizemē pat tādiem lēdībojiem pilnīgi nav. Man ne par vienu nav. Ja mani neaiztiek, tad visi kārtībā. Dzīvo kā gribi. Tā ir tava darīšana. Jā. Es uzdošu tev 3 jautājumus. Viņi nāks no tādiem morāles likumiem. Znači, ja tu viņus ievēro, tad tu esi labs cilvēks. Ja tu neievēro, tad pretējais. Viens no viņiem ir, tev nebūs melot. Tu esi kādreiz melojis? Jā. Ir jāmelo. Kaut kad ir jāmelo. Tu esi spiests. Tu taču savai vecai mātei neteiksi, ka tu skolā 2 dabūji.
Kaut kāds, nē. Nē, nevar. Tā ir patiesība. Varbūt Nē, viņa tev tā daudz gadu. samaksās kaut kādam privātu skolotājam un atbalstīs tevi. Varbūt no sākuma tajā punktā būs sāpīgi to pateikt, bet beigās tas pateikt patiesību vienmēr atmaksājās par labu. Kaut kad ir jāmelo, un es kaut kad meloju, diemžēl. Nu, Tas bija kā piemērs. nē, es saprotu, Ir tādas situācijas dzīvē, ka ir, lai tu dabūtu labu teikt darbu. nepatiesību. Ja jums būtu kaut kas zobos šitien te, un jūs būtu ar mieru, ka es jums nepasaku par to, un jums, piemēram, tūlīt būs jākāpj uz skatuves, vai nezinu, vai jūs neesat skatuves, vai uz randiņu, vai, un es jums nepasaku, tāpēc, ka tajā brīdī man būtu nērti jums pateikt, ka jums kaut kas starp zobiem ir. Tomēr jūs gribat, ka es jums patiesību saku. Labāk jau nē. Pamelot var. Vai man jūs nav par to grūzi jādomā, kas jums zobā ir. Un būtība nemainās, vai tie ir baltie meli, vai melnie, vai zaļie, vai dzeltnie, oranžie. Būtība ir, ka tā ir melošana. Un jūs sakat, ka jūs ik pa laikam melojat. Kā sauc cilvēku, kurš melo? Kaut kad ir jāpamelo, jā. Kā sauc cilvēku, kurš melo? Paties. Melis. Tā sauc cilvēku, kurš runā melus. Tas jūs padarītu par... Es jau nemeloju ikdienā. Cik bieži man būtu jāmelo, lai es būtu melis? Jums atbildu, ka jā, dzīvē kaut kad ir bijis, un kaut kad tas ir jādara. Jā, viss labs, ko mēs esam darījuši, ir bijis. Kādreiz pagājis. Kaut kad tāpatās kā viss ļaunais. Es negribu lūgtināt veco mammu 90 gadību. Es nesaku, ka es skolā dabūju sliktā dzīvi. Un tas tevi padarītu par? Meli, jā. Otrs ir, tev nebūs zakt. Tu esi kādreiz kaut ko nozadzis. Paņēmis kaut ko, kas nav tavs. No brāļa? Jā. Man šķiet, ka nē. Nekad nē. Tā īsti nezvodu, nē. Jūs esat kādreiz aprunājuši kādu citu cilvēku? Tāpat arī jūs neapmēlu. Nemīlu. Es gana kluss esmu darba biedri Norvēģijā. Jā, bet vai jūs esat to kādreiz izdarījuši? Ļoti minimāli. Minimāli, jūs pateikt tā, piemēram, es esmu izvairīgs. Man nav intereses kaut ko negatīvu vajag aprunāt par kādu. Ja tāda situācija ir, tad pāris vārdus es apveju, un tas arī viss. Tālāk man tas neinteresē. Jā, mums ir tā, ka... Es neesmu telefona cilvēks. Ja kāds no manis nozog 1 eiro, viņš tikpat liels zagus, kā viņš nozagtu 10 eiro. Tā kā tas, ko mēs esam izdarījuši ļauni, ir mazos apmēros. Tas neizmaina lietas būtību. Tāpatās mēs esam pakļāvušies izdarīt kaut ko, kas ir nepareizi. Pārkāpuši savai sirdsapziņai, apmelojuši vai aprunājuši. Un aprunāšana, ja jūs tā dziļāk mazliet padomājat, tad patiesībā tā ir zakšana. Mēs nozogam no tā cilvēka viņa godu, viņa reputāciju, sabojājam viņa reputāciju. Tā ir zakšana. Un kā sauc cilvēku, kurš zog? Krimināla persona. Jā, precīzāk teiksim tā zaglis. Un tas jūs padarītu šobrīd par zagli. Līdz šim jau par melīgu zagli. Jā. Jūs esat līdz šim bijuši ļoti tāds pateicis, godīgs cilvēks, atzinušies uz visu to, ko jūs esat darījuši. Jā, bet paņemsim to pēdējo. Jūs pirms tam teicāt, ka jūs esat patiesībā diezgan labs cilvēks, bet paņemsim pēdējo no 10 baušļiem, 3. Tev nebūs laulība pārkāpt. Jēzus teica, ka ja tu pats skaties uz kādu sievieti un iekāro viņu savās domās, seksuāli iekāro viņu savās domās, tad tu esi ar viņu laulību pārkāpis savā sirdī. Es esmu uzticīgs. Un šoreiz ir atbildi uzreiz pa taisno. Beidzot, vismaz kaut kur esmu pozitīvs. Kaut kādos žurnālos vai kaut kādos video, pornogrāfiju, kad ir pēdējā reize, kad jūs kaut ko tādu esat skatījušies? Nezinu, tā īsti nevar pateikt. Tā īsti es nekur kādu žurnālus nepērku. Es, kad braucu Eiropā, man nepatika, ka nāca vīrieši un deva man, piemēram, seks diskus man deva. Mēs mainījāmies ar viņiem. Jo agrāk jau interneta nebija tāda. Senos laikos, vai ne? Un deva filmas, kur tikai šauji. Galīgi man nesaišas tas. Tu esi kādreiz skaties uz kādu sievieti vai vīrieti ar iekāri? Baigi nē. Kad ir pēdējā reize, kad skaties pornogrāfiju?
Labi, es nejautāšu to, vai tu esi kādreiz skaties pornogrāfiju? Man draugs teica, ka viņš ķipa uzliks filmu, bet... Uzlika to. Jā. Jā. Es tev nenosodu. Tas nav tas, ko mēs esam šeit atnākuši izdarīt, Bruno, bet tu ar savu mutes liecību man pats tikko atzinies, ka tu esi melīgs zaglis, kas laulību pārkāpj. Vēl joprojām tev šķiet, ka tu esi labs cilvēks? Pa pusē. Pa pusē. Nu, skaties, ja es tev paņemtu burku ar medu, rekur, es tev atnestu burku ar medu tev priekšā, un es atvērtu, un rekur kāds suns būtu pakakājis, un es tev sūdu būtu ielicis iekšā tajā burkā, samaisījis tā, lai tu pa virspusi neredzi, bet es tev viņu dodu, tu tādu burku liktu savu plauktā. Viņa pa pusē ir labs medus. Es kādam varbūt kā joku uzdāvināt. Kā joks. Viņu uzzinātu beigās, ja, kas tas tāds ir. Pirms ēsta. Jā, tu sev neliktu, tu pats neēsti tādu. Un tieši tas pats ir ar mums, tāds pats princips. Tas tāds tituls, šitie 3 tituli tad diezgan nepatīkami. Kā jūs saprāt, ja jūs neuzskatu tā gluži, bet koku mēs atpazīstam pēc tā augļiem. Ja tas koks dod ābols, tad tā ir ābele. Ja cilvēks izdod melus, zakšanu, laulības pārkāpšanu, tad viņš ir melis, zaglis un laulības pārkāpējs. Neatkarīgi no tā, cik viņš tādas ābols ir izsniedzis, varbūt 1, varbūt 100 ābols. Ja viņš kaut vienu ābolu izdos tas koks, tad es uzreiz zināšu, ka tā ir ābele. Un labi, Bībelē rakstīts, ka cilvēkiem ir lemts vienreiz mirt un tad stāties tiesā. Tā kā tiesas zālē, tā kā šeit uz zemes mums ir. Ja jūs šodien, piemēram, nomirtu, mums nav apsolīta rītdiena, tāpēc es tā atļaujos pateikt. Ja jūs, piemēram, šodien nomirtu, jūsuprāt, jūs Dievu priekšā tiesas zālē būtu vainīgs vai nevainīgs? Gan jau, ka vainīgs. Vainīgs. Nevis gan jau, diezgan skaidri gaiši likumi ir priekšā doti, un mēs esam pārkāpuši 1, 2, 3, un pārējie 7 arī gan neizskatās pārāk labi. Es vienalga pārkāpi katru dienu kaut ko bez maz. Kaut ko sanāk, jā. Es ēdu kotleti, tur taču ir kukainīgs no dzīvnieciņš nogalināts. Atkal kaut ko dara slikti. Dzīvnieku galināšana Bībelē nav nekāds aizliegums. Debes vai elle? Es domāju, ka debesis. Elle laikam. Jēzus teica, ka neviens melis, neviens laulības pārkāpējs, neviens zaglis, neviens mantrauss, neviens neiemantos debesu valstību. Bet tu esi kādreiz dzirdējis kaut kādu vienu lietu, viena lieta, ko Dievs izdarīja, lai tev nebūtu jāiet šajā mūžīgā ieslodzījumā, ellē? Man liekas, ka nē. Nedari otram, kas pašam nepatīk un strādā, un viss būs kārtībā. Jā. Tas ir viens teikums, ko tas viens cilvēks, kas izmainīja vēsturi, pateica. Jā. Jūs droši vien esat dzirdējuši. Dievs sūtīja savu dēlu, vienpiedzimušo dēlu, Jēzu Kristu, lai viņš aiziet pie krusta nomir par mūsu grēkiem, par pasaules grēkiem. Jā. To jūs esat dzirdējuši. Visi to dzirdējuši, bet ne visi zin šo vienu lietu. Jūs tajā tiesas zālē stāvat vainīgs. Jūsu sots, galējais tas sots jūsējais, ir mūžīgs ieslodzījums nāvē, ellē. Tas ir jūsu spriedums. Dievs ir spriedis tiesu jau tagad, tas ir jūsu spriedums tagad. Ja jūs šodien nomirt, tas ir tas, uz kurien jūs dotos. Bet tas, ko Jēzus izdarīja, viņš ienāca tiesas zālē, viņš paskatījās jums acīs. Viņš pateica, ka viņš jūs mīl, es tevi mīlu, un viņš samaksāja to sodu jūsu vietā. Jā. Viņš aizgāja pie krusta tavā vietā, mums bija jābūt pie krusta. Viņš aizgāja tavā vietā, nomira, un 3. dienā augšām cēlās. Un ja mēs liekam savu uzticību viņam, uz viņu, tad mēs tiekam glābti. Pēdējais jautājums. Ja vienā rokā man būtu 1 000 000 eiro, un otrā rokā man būtu izpletnes, un es šajā pašā situācijā piedāvātu vienu no šiem 2, kur jūs ņemtu? Es pieļauju, ka naudu, jo tāpēc, ka es izpletnes 3 reizes lecis desmitā dienā. Jā. Un pilnīgi pareizi, jums nekāds izpletnes šobrīd nav vajadzīgs. Jūs esat drošībā uz zemes. Es jau neesmu lidmašīnā. Tieši tā, bet ja mēs esam lidmašīnā. Man viņa palīdzētu, meitai palīdzētu. Tieši tā. Daudz vairāk labu var izdarīt ar miljonus nekā ar izpletni. Bet, ja mēs pamainam situāciju, mēs tagad esam degošā lidmašīnā, kas drīz avarēs. Tad izpletnes. Tad jums ir pilnīgi pie kājas. Par to ir miljons. Par to baudu un prieku un kafijām un bulciņām un visu kaut kādām lietām, kuras mēs varētu nopirkt ar to miljonus. Mums vajag izglābt mūsu dzīvību. Ja? Jā. Un
Jūs esat tieši tādā pašā situācijā šobrīd. Paldies jums, jūs esat bijis ļoti laipns, pacietīgs un uzklausījāt. Paldies jums, bija ļoti liels prieks jums par mani. Es drīkst par jums aizlūgt. Jā, paldies.